Slava mūsu kungam, slava Dievam par to, ka atkal varam tikties kopā raidījumā, ja mani ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien priecājos kopā ar brāļiem šeit studijā par to, ka Dievs ir devis mums žēlastības dienu. Un mēs varam atkal turpināt lasīt Iesejas grāmatu, un šodien sāksim lasīt 33. nodaļu, sākot ar 1. pantu. Paldies jums, cienījamie radioklausītāji, par uzticību, ka jūs turpinājāt klausīties raidījumus šos pēdējos 3 mēnešus. Jā, tur bija arī visi atkārtojumā. Bet tā kunga žēlastība ir atkal, kad ar jauniem spēkiem mēs varam nākt kopā. Un es ceru, ka mācītāji arī ir atpūtušies, bīskapi ir atpūtušies, bīskapu vietnieki ir atpūtušies. Un atkal varam kopā būt un domāt par Dievu vārdu. Sveicam studijā 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapa vietnieku mācītāju Andreju Āriņu. Sveicināt. Un kristiešu draudžu Dieva mājas un vārda spēks mācītāju Agri Ginko. Labdien. 33. nodaļa, Iesejas grāmata. Bēdas tev, postītāji, kas pats neesi postīts, un bēdas tev, laupītāji, kas pats neesi aplaupīts. Kad tu būsi pabeidzis savu postīšanas darbu, tad izpostīs tevi pašu. Kad tu būsi ar saviem laupīšanas darbiem galā, tad aplaupīs tevi pašu. Apstāsimies šeit, pirms tālāk runāsim par žēlastību un Dievu tālāko vadību. Ko jūs, brāļi, redzat šeit? Kas būtu tas būtiskākais, ko jūs saskatāt, lūdzu? Gribu teikt tā, ka tur, kur notiek laupīšana un izlaupīšana, ka tas mūžīgi tā neturpināsies. Jā? Tad tam ir zināms laiks, un te es redzu to, ka tam pāri valda mūžīgā Dieva rokas. Zināmā laikā un robežā viņi tiek ierobežots šis ļaunums, vai ne? Un tad, kad liekas, bieži saka tā, kad par kristiešiem smējās. Un tad tā atbilde ir tā, smējas tas, kurš smējas pēdējais, jā. Un tad man nāk psalmu uzreiz prātā, ka tie pagāni trako un dara visādas lietas, sarausim tas, važas to un to, un kas tur visumā sēž, tas skatās un to turpan ieku, vai ne, ka tas tās lietas. Es arī šeit redzu to izpausmu, vai ne, ka tas ļaunums, neatsaka, tagad darbojas, saka, bet būs ierobežos tevi. Un es gribētu arī šodien teikt, kas zobeni lieto, tas no zobeni kritīs. To pateica Pēterim kādreiz tam draudzes vadītājiem. Es šeit redzu to, cik citā izpausmē, to kopējā ainu. Jā, piekrītu. Agri vai vēl postītājiem būs gals, jā. Agri vai vēl, ja nebūtu Dievs, jā. Un nebūtu kāda, kas viņu piesauc, varbūt tad tas postītājs, es nezinu, cik tālu iet, kamēr sevi izpostīt, jā, bet par cik ir Dievs, un Dievs arī visu kontrolē, tad skaidrs ir, ka agri vai vēl postītājs pats pļaus, ko viņš ir sējis. Labi, es pilnīgi piekrītu, brāļi. Skaisti jau tas izklausās no malas, bet jūs, Andrej, tu vislabāk arī zini. Agris ir jauns zēns, bet es tev par zēnu saucu, bet Andrejs ir ar pieredzi. Tu taču redz, ka nenotiek tā, kā te ir rakstīts. Faktiski globāli jau notiks. Es zinu, ka nākotnē notiks. Tu arī zini, ka nākotnē tas viss notiks. Bet tiek laupīts, un vai tad viņš tiek paņemts ciet? Labi, kaut ko paņem, apstādina to laupīšanu. Es pastāstīšu konkrētu gadījumu valstiskā līmenī padomju laikā. Bija tāds Kokins, jau cietis, viņš bija atbilda par reliģiskām lietām. Un viņš bija tik tālu izaudzis, ka viņš uzskatīja, ka viņš ir Dievs šeit Latvijā un arī padomju savienībā. Par visām baznīcām, jā. Par visām baznīcām. Un tad, kad arī mans biskāps tur gāja, jā, un gāja citi un lūdzās, mums vajadzētu apmācīt jaunos mācītājus. Viņš sacīja, lūdziet Dievu, lai viņš mani novāc. Tad jums sanāks.
sanāks tas citādi nekā. Viņš saka, kamēr es šeit nesanāku. Citiem vārdiem viņš ļoti lepni smējās par Dievu. Un ziniet, kas notika pēc šīs sarunas, nākošā nedēļa viņi atrada miruši gultā. Tie fakti. Un tad nāca kokars, un tad aizgāja tās lietas. Viņš jau bija pavisam citāds, un jau, vai ne? Konkrēts piemērs, tā kā es arī redzēju, ka tie, kas toreiz uzdzīvoja, kas laupīja un salaupīja, uzdzīvoja, diezgan daudz pabeidz dzīvē pašnāvībām. Mēs varam nosaukt, bet es neatļaušos šeit visu saukt pēc kārtas, vai ne? Bet tas, kad zināmu laiku viņiem tur ir, un es ar šodien skatos ar nožēlu, vai ne, lielie mūri, tur video kameras, tur suņi. Un vienā brīdī no otrā stāva iznes seju pa visām līdzekļiem, vai ne, lejā. Kā tas var notikt, Tie ir fakti, ko es patreiz stāstu. Tā kā mana praksa tomēr rāda to, ka šis darbojas. Zinām laiku viņš tur ir, un varbūt cilvēks saka, cik ilgi. Labi, tu agreiz jauns. Tev nav tādas domas un varbūt izjūtas, pagaidi, jāstājās pretī tam ļaunumam. Tīri cilvēcīgi, jāapstādina. Ko tad mēs te salikuši rociņus gaidīsim? Protams, bet tas kungs taču tev palīdz stājieties pretī. Un mēs lasām, Sātans no jums bēgs. Ir tā rakstīts. Ko mēs? Mēs nestājamies pretī, piedod, ka es tā vispārini, bet pa lielākam mēs atlaižam. Mēs negribam tagad saukt sfēras Latvijā, kur mēs esam kā kristieši atlaiduši. Vienkārši, tagad skatīsimies, kā tad tas viss notiksies. Ir tā. Tev kā jaunam, labi, Andrejam un man varbūt, labi, jau nogurums metās varbūt. Nē, nekāds nogurums nemetās, bet tev nav tā, ka pagaidi, savākšu kopā jauniešu un mēs stāsimies pretī tam visam. Tai zādzībai, tai laupīšanai. Faktiski šeit, ja mēs skatāmies dievvvārdu kontekstā vispār, garīgā izpratnē, tad te mēs redzam, kā Sātans, ko dara un kas ar viņu būs. Pēcgalā viņš tiks iemests uz mūžos. Pēcgalā. Bet šodien mums nevajag viņam stāties pretī. Es tev jautāju. Jā. Kā, protams, kad ir jāstājās pretī. Es teikšu tā godīgi par sevīm, kad ir tādas reizes bijušas, kad tev, protams, ka tu redzi kaut kādu ļaunumu, kad tev iekšā viss tur vārās. Jāsaka godīgi, ir daudz reizes bijušas, kad vismaz man personīgi ir iztrūcis tāda vai gudrība, vai padomas, vai kas, tīri praktiski, ko šajā situācijā sevišķi, ja tu saproti, ka tur ir lieli spēcīgi cilvēki vai vispārībā pati sistēma kā tāda, kas dara postu. Bet kā reizēm pietrūks tāda gudrība vai, teiksim tā, ir pietrūkus tāda praktiska rīcība. Un, kur Pāvils saka, labu gribēt mums ir dots, bet tā, vai ne? Tā kā tā gribēšana jau vienmēr ir bijusi attiecībā uz ļaunu. Es nezinu, kāds citiem, bet domāju, ticīgiem cilvēkiem viennozīmīgi. Cik tālu praktiski un ko. Piemēram, šeit bija tāds viens gadījums arī Ogrē. Tur bija tirgoja tās atļautās it kā kaut kādas tās zālītes. Vienā mājā. Narkotikas sauksim, atklāt vārdos, kas zālītes. Tad var saprast, ka legalizētas narkotikas. Piramidoma. Tieši. Un neviens neko nevarēja izdarīt. Un patiesībā varēja izdarīt, bet tur kādiem vajadzēja uzņemties praktisku rīcību. Un tad bija kādi, kas domāja, tur kāds uzņēmās to rīcību. Tad es zinu, ka viens brālis no mūsu draudzes arī, viņš aizgāja tur un arī piedalījās tajā visā pasākumā. Ļoti labs piemērs. Un aiztaisīja to bodīti ciet. Tāpēc, ka es domāju, ka daudziem vecākiem arī vienkārši viņi redz, kādu postu tas nodara, viņi redz, ka valsts vai negrib darīt vai kā, vai arī baidās darīt, tad vecāki kas kaut ko sāk darīt, un tas cilvēks, kas pats piedalījās, viņš arī var paskatīties YouTube, kaut kādas tādas, un apskatījos, ka arī Krievijā tur ir ielikt tādi video, kur arī, apmēram ir rakstīts tā, ka, ja valdība neko nedara, tad
tad sāk darīt vai nu paši pusauģi, vai nu vecāki, un tad viņi mēģināja dežurēt pie tādām vietām, vai ķert, nu, protams, viņi to darīja, kā saka, viņi darīja tā kā labu, bet paši pielietodami, nu, teiksim, spēku, ja. Bet, nu, cilvēks bez Dieva, laikam, nu, savādāk nevar, ja. Cik tālu ticīgam iet šajā ziņā, vai ņemt ierocis un tā? Jā, bet ticīgam nevajag pielietot spēku? Nu, droši vien, ka vajag. Gudrību un spēku. Ja, teiksim, gudrību pareizi izmanto to spēku, jā. Es varu runāt no pagātnes, no tagadnes. Tas notiek nu pat. Es biju vienās bērēs un braucu kopā ar policisti. Nu, par cik viņas radinieci tur glabā. Nu, braucam mājās no Liepājas ar aizputi. Un tur ir ceļa remonts. Un ceļa remonts, tur ir sarkanais signāls, un priekšā brauc vēl viena mašīna. Tur divas meitenes. Un pēkšņi atveras vaļā durvis, un tā viena Coca-Cola pudeli izkrīt ārā. Nu, tā metāla. Es tagad saku tai policistei, tagad tev ir darbs. Nu, krimināla policista. Nu, nav. Viņa saka, kur man apliecība? Es sameklē apliecību, iziet ārā, pieiet viņiem pie loga, parāda to apliecību. Viņa saka, meitienes, jums kaut kas te izkrita. Tas fiks nosarkuši sārā. Viņš saka, paldies, laimīgu ceļu. Un tagad mēs sarunājamies. Redz, kas būtu, ja es kā mācītājs būtu aizgājis tur un teicis, klausties, ko jūs te piesārņojat dabu. Tas arī ļaunums, vai ne? Šitie te visi, jā. Es saku, redzi, katram ir sava vieta. Tev paldies, pasaka par šito darbību. Man teikt, ko tu piesienies, ko tu liens, ej uz savu baznīcu un tur māci, jā, ko tu te pa ceļām piesienies. Saku, redzi, mums jāsadarbojas. Ir sava vieta mācītājiem un ir sava vieta arī policistiem, valdībai. Un es šeit to gudrību redzu, kā šos ļaunumu apkarot, gan, vai ne? Piemēram, es uzskatu, ka mācītāja pienākums bija noorganizēt tādu lūkšanu pasākumu, tā kā mēs toreiz darījām, kad tās valdības te krita, jā? Es arī tur biju tajā vietā, jā? Mūsu cīnīšanās nav pret miesu un 8 ļauniem garām pastāvu. No šejienes nāca tas raidījums, jā? Tieši šis tika citēts, jā? Mēs tur bijām, mēs tur piedalījāmies. Bet es vienā tankā nesēdēju tur, vai ne? Man nebija nekāds ierocis. Es tur biju kopā pārējiem, un mēs tur kopā bijām, jā? Es bezgājis, lai Dievu lūgtu. Un šeit es saskatu, kad katrs dara savu uzdevumu savā vietā, tad tās lietas darbojas, jā? Bet ja es pa policistu strādāju un policistu mācītāju, nu nezinu, vai kas tur labs sanāk. Respektīvi, tu uzskati, tad policistu tādas funkcijas tu nedari? Nē, es nedaru policistu funkcijas. Es daru mācītāju pienākumus. Nu redz, bet atkal te ir nākošais labi, ka tu biji kopā ar šo policistu. Tu domā, ka ja būtu labi, ja būtu šīs policists, jeb šī policiste viena pati, bez tevis, bez atgādinājuma, viņa būtu piegājusi un pateikusi. Faktiski iniciatīva pēc tavu stāstījumu var saprast nāk no tevis. Tā arī bija. Un te laikam ir tā vienaldzība, kas nav no Dieva. Jebkurā sfērā vienaldzība nav no Dieva. Vienaldzība nāk no Sātana. Nu, tā ir mana izpratne. Un ja man ir vienalga tā buņģiņa, tad arī man ir vienaldzīgs tas bērns, kas tiek nogalināts, vai tiek izvarots, vai tur vēl kaut ko, tad man viss ir vienaldzīgs. Nu, un tad man arī es aizēju tālāk, ir vienaldzīgs, kas notiksies ar pensionāriem, gan jau izdzīvos. Un ļaunums soļo tālāk. Tikai faktiski pateicoties cilvēku vienaldzībai, tā skaitā kristiešu vienaldzībai. Es saprotu, ka nevajag iet un mainīt policistu amatu pret mācītāju amatu. Ja? Nē, policistu amatu pret mācītāju vajadzētu mainīt, bet otrādi nevajadzētu. Bet šeit jau mēs redzam vēl vairāk, kad tu būsi pabeidzis savu postīšanas darbu, tad izpostīs tevi pašu. Kad tu būsi ar saviem laupīšanas darbiem galā, tad aplaupīs tevi. Faktiski no šīs raksturvietas mēs saprotam, ka vajadzīgs ir gaidīt. Mums, kristiešiem, tad iznāk gaidīt, lūgt un gaidīt. Ne pasīvi noteikti.
Nu, tas, ko tikko teiciet par to vienaldzību. Pēc konteksta šeit, ja, iznāk, kad ir, ka māja būvē, kā viņi sauc stalažas, ja, ko liek klāt tās, ja. Un te es redzu to ienaidnieku, kā stalažas, vai ne, kurš tur ir, un tā, kad tā celtne ir pabeigta, tad tās stalažas novāc. Nu, labi, ka viņas kvalitatīvas, viņas to saglabā, bet ja viņas bija šādas un tādas, tad viņām vairāk nav galva, vai ne. Kaut ko tā. Man patīk tas Bībeles iedziens, kad valdība ir Dieva kalpone. Es vēl vienu gadījumu pastāstīšu. Viņš iznāk smieklīgs, tas notika Liepājā. Tieši tā. Organizējām aizlūkšanas kolektīvus, lūdzam, gaidējam, un baznīcai sit ārā logus tur. Mums tur Ulīka 700 bija tāda baznīca. Un tagad man brāļi un māsas draudzēji saka, klausies, kur tad tas Dievs ir, ko tu visu laiku mums te apmāci, vai ne? Kā sit tos logus ārā. Reāli. Un es mazliet tāds jūties tāds vīlies, no aizskārts iekšēji. Es eju mājās un Dievu runāju. Toreiz bija milicijā. Es vakarā piezvanu milicijai pa telefonu. Padomu laikā tas. Nav policija, bet milicija. No telefona būdiņš. Nē, no mājas telefona. Labi. Un viņi saka, kur, kas, kāpēc? Pierakstu. Labi, paldies. Pēc pāris nedēļām man saka, klausies, visi šitie te huligāni savākt, ko mēs ar viņiem darīsim? Vairāk nestīs. Un, ja jums ir kāda pasākuma, lūdzu, paziņojiet, mēs jums atsūtīsim apsardzi, lai jums tur kārtība. Es neesmu dzirdējis, kad līdz šim laikam kāds būtu tos logus tur izsits. Es neesmu dzirdējis vairāk. Ir pagājuši gandrīz 30 gadi. Te ir kaut kas. Tu gribi sacīt ar to, ka tomēr ir jārīkojas. Ir jārīkojas, bet jālūdz un jārīkojas. Un es šajā gadījumā aizmirsu, es domāju, kur visi tie mūs ienīst tā valdīt, tur runāt kristiešiem pretī. Bet izrādās nekā, es viņu ignorēju. Respektīvi, tu miliciju nolikt tajā pašā huligānu līmenī. Kur komunistiskās partijas ģenerālsekretārs. Jā, bet izrādās, ka man Dievs teica pagaidi. Nu, es stāstu praktiski kāds. Jā. Mateja evaņģēlijas 7. nodaļa, 2. pants. Jo ar kādu tiesu jūs tiesāsiet, ar tādu jūs tapsiet tiesāt, un ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu jums taps atmērots. Kāpēc es lasu šo pantu? Tikai tādēļ, ka no vienas puses šis pants vēl ved uz nedarīšanu. Nu, kā es tā? Nu, iešu sūdzēšos, iešu teikšu. Es teikšu tikai mūsu kungam. Bet ļoti labi, ko tu izstāstīji, Andrej. Nē, tev ir jāiet un jārīkojas. Paskatieties, ja mēs paskatāmies izredzētās jūdu tautas vēsturē, tur ir nepārtraukti noticis tas, ka bez mazvai, kā Nehemija, ar vienu roku aiztais ciet spraugas un ar otru roku tur ieroci. Tikai tādēļ, ka nepārtraukti nāca, smējās un uzbruka. Tātad tas nenozīmē, un kāpēc kontekstā ar šo, nu pat lasīt to pantu 2. pants 7. nodaļā Mateja evaņģēlijā. Tas nenozīmē, ka ja es esmu nostājies pretī ļaunumam, tad tas nenozīmē, ka man tagad atmēros tāpat. Un man kaut ko tēt. Jo parasti jau ko Sātans iedzen bailes. Ja tu stāsies pretī, tad tu zini, tad tevi sāks vajāt, tad tevi aprunās, tevi izsmies, tevi tur vēl un vēl un vēl. Nē, kas ir mūsos, tas ir lielāks par to, kas ir pasaulē. Ir tā. Bet tad šeit ir jāzina, kā rīkoties un arī jāklausa Dievu gara balsī. Tad, ja viņš saka, ej rīkojies, ej nostājies pret. Es tā iedomājos, tāpat situācija, jau visiem ļoti labi zināmā Dāvids un Goliāts. Nu, mierīgi varēja Dāvids ganīt savus avis. Nu, kāpēc? Es taču neesmu, un paskaties, un es taču neesmu karavīrs. Es esmu vienkārši gans. Es neesmu, tad, kad es būšu izaudzis, un tad es iešu. Bet, redz, šeit ir kaut kā savādāk. Tas kungs saka, ej, un tad vienalga, vai tu esi, kas tu esi.
Tu neesi tas līmenis, uz pret kuru tev jāiet, jeb tas amats, jeb tas postenis, jeb tā situācija, tas ir pilnīgi savādāk nekā kurā tu esi pieredzis būt. Un tad, ja tas kungs saka, ej, tad mums ir jāiet. Es gribu divas lietas akcentēt tieši no tā, ko tu teici. Es esmu sapratis, ka bailes un lepnība ir viena līmeņa problēmas, kas Dievam ir negatīva. Un tās pretinieks lieto. Bailīgie neiemantos. Bailīgie un arī lepnie. Abi divi tur. Runājot par Dāvidu un Golijātu, tur jāievēro interesants moments. Dāvidam ir tomēr pieredze, sava praktiskā pieredze ikdienā. Viņam jau ir pieredze ar Dievu, ka Dievs ir viņu. Un interesanti ir tas, ka viņš tur pats tur neaizlīda, tēvs viņu tur aizsūtīja tikai citiem motīviem. Viņam vecāk. Tad viņam bija šis atbalsts. Es šeit ieraugu jau mācītāju lomu, vai ne? Nosūtības. Tā viņam bija tur, jā. Un uzvarā viņš izmantoja savu pieredzi. Ja tā skatāmies, uzticoties Dievam. Tur nebija lingu un to savu pieredzi. Ja? Bet bailes tur nebija. Un bailes, kur varam redzēt, viņš izgāja visiem priekšā, viņš neslēpās aiz muguras, vai ne? Viņš bija tas, un acīm redzot šeit, jā, viss stājas ar viņam līdzi, jā, un te es redzu šo momentu, jā, tad tomēr kādam ir jāiet priekš, un kādam tā lieta ir jāorganizē, un te es ieraugu mācītāju lomu tieši organizējiet šos te. 2. pāns, kungs, esi mums žēlīgs, mēs paļaujamies uz tevi. Esi tu mūsu elkonis ik rītus un mūsu palīgs bēdu laikā. Fantastisks pāns, fantastisks pāns. Es vēlos, brāļi, ka jūs dalītos, ko tas nozīmē. Mēs to sakam, esi mums žēlīgs, to mēs visi žēlīgi, piedodiet, gaudojam. Esi mums žēlīgs, kungs, mēs neko nevaram. Paļaujamies uz tevi. Esi tu mūsu elkonis ik rītus un mūsu palīgs bēdu laikā. Ko nozīmē jums šie vārdi? Elkonis. Jūs esat piedzīvojuši, ka Dievs ir jūsu elkonis. Protams. Kā? Labi, es minēšu vienu tādu mazu piemēru. Varbūt tas nav tāds mega liels, ja? Bet tāds mazs piemēriņš. Tas bija jau vairākus gadus atpakaļ. Es braucu uz Jaunatnes misiju. Tajā laikā tas nebija pie jūras, bet tad, kad Talsos atvērās bērndārzā. Jā. Māras dzels jau. Un es atbraucu tagad uz Talsiem. Un atstāja mans un izgāja ārā pastaigāties tajā apkārtnē, tam bērndārzam apkārtē. Un tagad eju, kur gar sētu un skatos divi vīri pretī. Redzēt, ka tādi iedzērušiem. Es eju neko nedomādams, ja, bet viņi nāca tuvāk un es sāku dzirdēt, par ko viņi runā. Ja. Un tad viņi sāk runāt, davai šito mēs tūlītās saklapēsim, ja. Un tieši tā arī viņi nāk, viņi viens otru, kā saka, iedrošina, ka tagad šito sitīsim, ja. Un es domāju, es gāju un es domāju, es tikko atbraucu uz Talsiem. Es tūlītās stāšos kristīgajā skolā. Es galīgi negribētu, kungs, ka te kaut kas tāds varētu sanākt. Ja Dievs palīdz man, ja. Jo ja tu man nepalīdzēsi, ja, redzēs, kā būt. Esmu vīrietis, laisties īsti arī negribēšu. Vai pielietot to, ko es kādreiz esmu darījis. Dievs palīdz man šajā situācijā. Un mēs ejam. Ko tu kādreiz esi darījis? Es trenēju šo to. Es redzu, kur kā Dāvidam iemaņas bija, un tu nedaudz iemaņas negribi lietot. Jā, un tagad tās es eju, un viņi iet, un davai sitam viņu. Un es eju, un es lūdzu, Dievs, pasargi man lūdzu, lai nekas šeit nenotiek. Un viņi iet man garām, viņi paiet abi divi apkārt man iet. Kāpēc tu viņam nesiti? Un tā viņi aizgāja, un es gāju, un es slavēju Dievu. Dievs, paldies tev, ka tu esi manīm, ka tu mani vari pasargāt. Jā. Un tas bija tāds arī, tāds tikko atgriezies, jā, tāds pats sākums, un liekas, Dievs, tu esi mans patvērums. Labi. Ko tu no šī te piemēra, savu reāls, tas ir reāls tavs dzīves stāsts, ko tu no viņa
paņem un ko tu esi paņēmis. Tad, kad Dievs ir tiešām, viņš ir mans alkons. Jebkurā situācijā tu aizmirsti visas savas iemaņas, iepriekšējās vienalga judo, sambo, boks, un tos tu visu aizmirst. Tajā brīdī man Dievs palīdzēja izvēlēties, paļauties uz viņu. Bet tagad, tālāk pa dzīvējot. Protams. Tu nevienais škirks neizpaņēmis, ka tā saka tā. Tīri fiziski. Fiziski? Tā tīri, nē. Tā nav īsti, man tā sanācis. Tīkst, jā. Tu interesanti principi pateici, kas jānoziņo visiem. Tie ieroči, aiz kuriem mēs slēpjamies un gribam aizsargāties no ienaidnieka, agri vai vēl, viņi tiksim kārdināti viņus pielietot. Šajā gadījumā es saklausu tur. Tu nepielietoji, bet principā tu tik kārdināti. Sambo, boks, vienalga ko. Vai to pašu ieroci, vai to pašu ieroci šeit kabatā, vai kaut kā dunci, ja? Situācijas būs. Jo pretinieks tu izmantos, ja? Ja tev galīgi tur cits nav, saka, es paļaujos uz Dieva roku, arī tas. Es vienu gadījumu, tas arī pat notiek, bet tas notiek Vidzemē Madonā konkrēti. Man zvana, brauc steidzīgi. Mežā ir pazudusi policistes māte, 80-gadīgi izgājusi, un jau otro dienu suņiem visu meklē. Tev zvana? Un man zvana. Es saku, es neesmu Dievs, kas tu esi meklētāji? Meklētājs, kompānija, ja? Es saku, labi, mans pienākums ir organizēt uz. Savācieties tur 3 kopā, meklējiet draudzes vecāko vēl un lūdziet Dievu un ejiet meklēt. Tomēr ej fiziski ārā. Ej un meklē. Un šie tagad jau meklē, tuvojas vakars. Viņi saka, mēs esam mežā, ko tagad darīt? Mēs meklējam, nekā nekur nav. Es saku, pielūdziet Dievu un turpiniet meklēt, cik ilgi, kamēr variet. Es tur neatbraucu. Bet es Dievam uzticos, tā ir elkons. Un zinu, un uznāk baigais negaiss. Viss izdzen ārā, vai ne, un šeit mājās. Nelaimīgi, ka nekas nekur nav noticis. No rīta zvana tā meita, ja, māte ir atradusies. Kas ir noticis? Izrādās, ka viņi meklē 5 km citā vietā, viņa aizgāst, viņus tā mežā nemaz nav. Ir uznācis šis negaiss, tas ir iecentrējis viņas smadzenes, vai ne, un parādīs instinkts glābties. Viņš ir izdzinis tas pērkons un negaiss viņu ārā, iedzinis vienā fermā. Pie lopiem. Un nāk saimnieks un ierauga viņu tur tu māmojas Amerikušā. Ko tu te dari? Un visu nokārtoja. Es šeit redzu Dieva elkoni. Tādā mērogā, ja mēs viņam uzticamies, darām visu, kaut kas jādara. Nevar sēdēt mājās, jāiet kaut ko darīt. Ja? Lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad atradīsiet un klaudziniet, tad tas taps atvērts. Visos gadījumos. Jūsuprāt, teiksim, protests izteikšana, ka pateikt skaidri, mēs nepiekrītam tādam un tādam virzienam, jeb veidam, visu vienalga, pat valsts līmenī. To drīkst kristietis? Noteikti ir jāpasaka viedoklis. Jā. Ir jāpārstāv savs viedoklis. Man liekas, bet arī savu viedokli nevajag aizstāvēt. Man izklausās tā, ka tu saki, noteikti vajag pateikt, es pateicu, vismaz vai mājās virtuvē pie galda, viss labi, kārtībā piedod. Jā. Nē, pareizi, jā. Es tikko runājos ar cilvēku, kas no īrijas bija atbraukuši te nometnē, un viņiem īrijā arī tika pieņemts kaut likums, jā. Par tām laulībām, jā. Un tad ir tā, ka vismaz tā vasarsvaigā vai visas tās draudzes, kas tur ir, es tā pareizi sapratu, es tā detaļas nepaprasīju, bet viņi pateica valdībai savu nostāju, jā. Tas neietekmē, ka viņi neatcēla, jā, bet viņi pauda savu nostāju šajā jautājumā. Tas, ko es dzirdēju. Bet tālāk seko darbības. Nostāja paust ir viens, un pēc tam ko? Vienkārši, labi, mēs esam tev pateikuši, mēs nepiekrītam. Es tā kādreiz esmu domājis par mūsu izglītības sistēmu, piemēram. Daudzkārt mēs esam šeit Kristīgajā radio par to runājuši. Izglītības sistēma šobrīd ir totāli atžgārta, nepareiza. Es varu to pēc entiem punktiem pateikt, kur cilvēks, jaunie bērni šobrīd tiek audzināti vispār ārpus jebkādas, es pat teikšu, sapratnes, jeb izpratnes, jeb izpratnes par cilvēku kā tādu, ko tu gribi izaudzināt beigās.
Ja, piemēram, Amerikā jau šobrīd jau parādījies ir jauns virziens, kā skolās, tu nedrīkst neko iebilst bērnam, ja viņš pasaka nepareizu atbildi. Nevar. Jebkura atbilde ir laba. Paklausies. Uz kurien tas tiek vests? Es zinu, ka tas jau reāli notiek. Vēl pie mums šeit Latvijā tas nav atnācis. Es nerunāšu par to, kas jau ir šeit jau atnācis. Un tad, labi, tagad mēs pasakam savu viedokli, es nepiekrītu tam visam. Nu ko? Turpinām sūtīt bērnus skolās. Kristīgā skolā māca darvinismu. Šodien turpina visus 20 gadus jau brīvības gadus. Kristīgā skolā māca darvinismu. Kā to saprast? Tad ņem nost vai nu darvinismu, vai ņem kristīgo šilti no skolas. Ko tu, piedod, man gribās teikt, mažojies? Dari vai nu, bet nē. Protams, kristīgā skola un kristīgā skola saņem subsīdijas no valsts, un līdz ar to tev ir jāievēro viss. Tad reiz, kur te mēs nonākam. Mācam visas aplamības, laižam iekšā skolās visas muļķības, nebiblisku mācību, vispār bezdievīgu, jo Dievs pasaka caur savu vārdu, kādam ir jābūt jaunietim, jeb kādam ir jābūt bērnam, jeb kas ir jāaudzina bērnā. To tagad mēs visu nostumjam nost, visu mācam pretēji, un tad ceram uz kaut kādu sabiedrību. Labi, bet te ir tas jautājums, ko darīt kristiešiem. Labi, kad ir iespēja mājmācības. Šodien Latvijā arī ir tādas. Cik no tām izmanto? Un te atkal ir cits jautājums. Tā pati ticības mācība, ticības mācība. Nemaz nepieprasa skolā, ka lūdzu māciet manam bērnam ticības mācību. Klasē tur ir 3, 4, 5 un varbūt 10 kristīgo bērni, kas nāk no kristīgām ģimenēm, tā saucamajām, vienalga cik tur. Viņas tā, labi, būs ētika, lai māca ētika. Ko tad mēs tur prasīsim kristību? Un te ir tā mana sāpe varbūt, ka īsti cilvēks vairs šodien nesaprot, neizšķir, kad nostāties un kur tad tev top tas elkonis stiprs. Paskaties, Andrej, ko tu stāstīji šo te piemēru. Tu aizgāji, tu piezvanīji un pateici par tiem izsistajiem logiem. Jā. Un tālāk ir tā kunga elkonis, kas redz, kur darīja un tev palīdzēja. Tu nebūtu pazvanījis. Kā tad tas elkonis tad izpaustos? Tātad es uzskatu, ka Dievu bērni pirmkārt nedrīkst klusēt, un otrkārt ir jārīkojas. Protams, likuma robežās, jeb ar mīlestību un cik vien ir iespējams. Citreiz nākās paņemt, piedod man, riktīgi stingri arī. Vienalga. Tagad tu tādu puiku tu nemaz nedrīkst paņemt, jo visi likumi uzreiz strādā pret tevi. Tevi iemetīs cietumā. Par šo tematu tieši pēc cik skola sākās šodien ir. Vakar jau sākās. Jā, šodien ir, vakar sākās, šodien ir. Man ir 5 puikas, 1 meita un 5 mazbērni. Mani bērni kristieši vai aktīvi darbojās. Jautājums, viņi mācījušies ir padomju skolās un tagad šajā brīvās Latvijas skolās. Es atrodu šeit tādu zināmu risinājumu. Pirmkārt, mājās vajadzētu organizēt īpašas aizlūkšanas, organizēt svētbrīžus ar bērniem, ja nesanāk no rīta vismaz vakarā. Nākošais, viņus vajadzētu iedrošināt, un viņiem vajadzētu būt skaidrībai, kas ir kas, kādi kristiešu principi, un tad viņiem vajadzētu mācīt, kad viņi arī savās klasēs, ja nerunā skolotāji, tad viņi runā tur par to, kas ir kas, vai ne, kāda ir un nostāja.
Un tie pārējie klausās. Un tad viņi nāk mājās, es tā savu pieredzi, un tad viņi uzdod jautājumus, tēti, mamma, kas tur notiek? Jo tajā laikā tētis joprojām ir visstiprākais un māte ir visskaistākā. Un viņi reiķinas ar vecākiem, ar vecāku ticību. Ja? Un tad šī skolotāja paliek pakārtojumā. Jā, mēs esam pie valdības bijuši šogad, esam runājuši par to ētiku, esam runājuši ministra kabinetā, es esmu arī piedalījies tajos pasākumos kā biskāpa vietnieks vai ne, biskāpa vietā. Ir runāts valdību par to, ka tas programmas jāmaina, bet cik tālu tas ir aizgājis, to mēs joprojām redzam. Ja? Ir runāts. Un līdz ar to mēs varam strādāt pie šīs misijas un audzināt savus vecākus, lai audzina bērnus, lai ir šīs lūkšanas, ir šīs aizlūkšanas vai ne, ir šīs viedoklis un atskaita vakaros, kā tad tevi gājis pa skolu, ko tev teica un ko neteica. Nu, es redzu šeit risinājumu konkrēti mūsdienās un mūsu apstākļos. Jo mēs nevaram sameklēt visas kristīgās skolas, visas bērnus aizsūtīt. Protams. Es saprotu. Es šos piemērus, un paldies tev, Andrej, arī un Agri. Es šo visu saku, lai mēs domātu par to, tāpat kā Dievu priekšā. Ticība bez darbiem ir nedzīvā. Tā ir. Tāpat mūsu proklamēšana, jeb mūsu izteikumi, jeb mūsu protests bez reālas darbības ir nekas. Mēs te varam rakstīt petīcijas, mēs varam izteikt, mēs varam viens otram sūdzēties, nezinu kā. Tas nestrādā. Mums ir, Dievs saka, ko? Ej, Kristus to saka. Tad vispirms ej ārā no savas ligzdiņas un saki par manu žēlastību. Un tas nozīmē par viņa likumiem. Vēl 3. pantu, un mums jau šis pirmais raidījums šajā sezonā ir jāslēdz. Tautas bēg no tavu soļu trokšņa, tās izklīst, kad tu celies. Dodiet kādu reālu piemēru. Tiešām tas tā notiek? Ir reāls piemērs. Mazās baznīcas sāka vienā brīdī apbežot mūsu valstī. Es konkrēti nerunāšu, jo esmu iejaukts tajā visā procesā, bet spēcīgi. Ja? Tāpēc vēlreiz mazās baznīcas, kristiešu baznīcas mūsu valstī tika apbežotas. Vienkārši viņiem nodarīja pāri. Viņas sākāja. Un, ziniet, tika iejaukta vispasaules kristieši, konkrēti minējuši Amerikas vēstniecību. Viņi šeit noorganizēja tikšanos mūsu valdībai Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, uzaicināja vadītājus visus, izrunājās, kā uzvesties, un pēc tam radikāli viss mainījās. Es runāju par valsts līmeni, jā. Un pēc tam man uzaicināja uz kafiju un teica, ko jūs gājāt sūdzēties, vai tad mēs paši netikām te galā. Es viņam teicu, klausieties, mēs netikām galā, jā. Un te es ievēroju tautas, tu teici caur tautām, jā, caur Ameriku ievieda kārtību mums. Tagad jau ar Ameriku mums diktē noteikumus, vai ne? Mieru. Te ir liels jautājums, kāda kārtība tas tur ir. Tas ir liels jautājums, bet bija ļoti labas ierocis Dievam, ja, kad viņš to izlietoja, ja, es runāju valstiskā līmenī, ja. Tā kā arī tas ir, ka Dievs regulē tautas, vai ne, un nokārto tās lietas. Tev Agri. Es tikai, tādā valsts līmenī, tad man prātā nāk tikai tas 901. gadi, tie puča laiki visi, un kad tautas bēg, jo ticīgie lūdza Dievu. Kas tālāk pēc tam notiek, tas ir kaut cits stāsts, bet es domāju, ka tās ir Dieva bērnu lūkšanas, kas sirsnīgi jau bija lūguši, un tas dzelzs priekšsvars, viņš tomēr krita, un tomēr ienaidniekam vajadzēja atkāpties no savām teritorijām. Tā. Tas tāds. Piedodiet, brāļi, bet es jums došu vienu citu piemēru. Un tagad es, kur tautas bēg, un bēg uz mūsu valsts pusi tā kā. Ko no kurienes te viņi bēg? Te laikam mums ir jāskatās, kas no kā bēg. Un te ir nākošais jautājums. Faktiski mēs to turpināsim nākošajā raidījumā. Vai šodien vispār tautas dzird, kad tas kungs pieceļās kājās? Vai viņas dzird, kad tā kunga
soļi atskan. Un te, piedodiet, bet es jautāšu vēl skarbāk. Vai Dieva bērni mēs dzirdam, ka tā kunga soļi jau ir tuvu? Šajā gadījumā tas tikai būtu liels iedrošinājums. Jā. Te ir jautājums, jo šī gadījumā te ir apgalvojums, tautas bēg no tavu soļu trokšņa. Bet varbūt kļūdos, bet tās vienaldzība, jeb tā apātija, jeb tā apostāze ir jau tik dziļi, ka vairs neko nejūt, nedzird, neredz, pat negrib. Kad tu mēģini sacīt, tad pat negrib. Atkal tu tālāk, atkal tu beidz, nevajag. Domā labas domas, domās gaišas domas. Protams, es domāju labas un gaišas domas. Un tā ir tā gaišākā doma. Kas tad vēl dievbērniem? Es runāju par dievbērniem. Kas vēl gaišāks var būt, ka ja mēs savā starpā tiekamies un pārunājam tā kunga soļus, ko katrs mēs esam dzirdējuši, ko katrs mēs esam sapratuši, tā kunga soļi, redz, kur atskan. Viņi jau ir tuvu. Un es negaidu, lai izpostītu pretinieku, jeb to, kas ļaunu dara. Viņš saņems savu, kā jau mēs lasījām. Bet mums, ja mēs patiešām gaidām to kungu, tad tā kunga soļi mums būtu... jūs kādreiz esat bijuši mājās un varbūt kā bērni, un kad gaidiet vecākus mājās, un tad jūs dzirdat, kad atslēga tiek ielikt slēdzenē durvīs. Un tas skrapšķis, tas troksnīts, kā tas gaviļs tev iedod, kā tas, jā, urā, es jau skrienu. Nemaz nezinu, kas otrā pusē aiz durvīm, bet es ticu, ka tas ir mans tētis, mana mamma. Redz, kur tas ir jābūt ir mums šodien. Bet par to runāsim nākošajā raidījumā. Drīkst vēl vienu tādu komentāru? Šajā brīdī, ja mēs noslēdzam raidījumu, piedošanu. Cienījamie radioklausītāji, paldies jums. Gribu jums teikt to, ka sākot ar 1. šo septembri mēs esam izdarījuši arī kādas nelielas izmaiņas mūsu programmā, un to visu varēsiet sekot līdz gan internetā, gan arī ir izdrukāts jaunās programmiņas, kuras jūs varat saņemt šeit Latvijas Kristīgajā radio, vai arī Lāčplēša ielā šeit 37 pie ziedojuma stenda. Paldies jums visiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Paldies, brāļi, jums. Es atvainojos, Andrej, ja nevarēju iedot vēl, bet nākošais noteikti. Tas kungs būs žēlīgs, un viņš grib, ka mēs esam kopā un domājam par viņu vārdu. Tas kungs nāk, un mums ir jādzird viņa soļi. Cik brīnišķīgi, ka tie atskan. Un tas ir tas brīnišķīgākais, ko mēs savā dzīvē varam piedzīvot. Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!